Kopš 2017. gada mednieki iesaistās Nacionālo bruņoto spēku rīkotās kopīgās praktiskās mācībās, arī militāro iemaņu apgūšanā. Šobrīd Nacionālās drošības likums paredz, ka kara vai militāra iebrukuma gadījumā izrādīt bruņotu pretošanos ir tiesības arī iedzīvotājiem. Tomēr, lai reāli iebrukuma situācijā mednieki, kas vēlas, varētu legāli iesaistīties valsts aizsardzībā, viņam ir jābūt zemessardzē, izņemot tos, kuri jau strādā kādā no iekšlietu struktūrām. Pamatā tad uz iedzīvotāji sadalās divās grupās. Personas, kurām ir tiesības piedalīties kara darbībā, tā saucamie kombatanti. Pārējie visi ir civiliedzīvotāji, un tā pamata atšķirība ir tāda, ka kombatants ir legāls mērķis. Savukārt civiliedzīvotājiem nedrīkst tik vērstas nekādas militārās darbības. Līdz ar to šie jautājums ir par civiliedzīvotāju iesaisti valsts aizsardzībā kara gadījumā, tad šīs iesaites pareizākā un legālākā forma būtu šo cilvēku kļūšana par kombatantu, proti iesaistīšanās Nacionālajā bruņoto spēku vienībās, zemesardzes vienībās, vai, ja tādas tiek izveidotas īpašas kaut kādas pretošanās vienības vai aizsardzības vienības, kurās ir tāda pati militāra kārtība, kā bruņoto spēku vienībās, proti ir komandieris, atšķirības zīmes noteiktas, kuras atklāti nesā ieroči, atklāti piedalās šajās militāras operācijas. Pati pa sevi šīs mednieku biedrības un mednieku savienība nekādā ziņā kara gadījumā automātiski nekļūs par kombatantu, kā tātad personu loks, kuram ir tiesības piedalīties kara darbībā. Lai medniekiem skaidrotu, kas ir zemessardze, kā tajā iestāties un kā tā darbojas, tiek rīkoti semināri. Viena no tādiem aizvadīs zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljons, uzrunājot daļu Kurzemes mednieku. Kopā sanākšanā arī uzsvēra, ka tas ir drošības jautājums, jo tiek pārbaudīta arī mednieku lojalitāte valstī, ne visi mednieki tādi esot. Daudz soļu, kā pareizāk rīkoties valsts veiksmīgai aizsardzībai, parāda arī karš Ukrainā. Ja tu neesi kombatants karavīrs, un es pirms ievilci, tad tev var abas karojošās puses ietekmēt. Ukrainas pieredze rāda to, ka tajā palaikā zonā nekontrolētā ļoti daudz cilvēku parādās ieročiem. Un tagad, ja skatāmies vai klausamies ziņas, tad ļoti daudz tieši Karkivas apgabalā Krievu vienības iefiltrējās Ukrainā tieši kā civiliedzīvotāji, paģērbušies cilvēku drēbēs un noslēgtiem ieročiem. Mēs skatāmies no juridiskā aspekta. Tad, ja gadījumā indivīds izrāda interesi piedalīties valsts aizsardzībā, tad viņam būtu iespēja iestāties bruņotajos spēkos vai arī zemesardzē kopumā un tādā veidā palīdzot integrēties kopējā aizsardzības sistēmā. Daļa sanākušo mednieku sacīja, ka vēlētos iesaistīties aizsardzībā, bet zemesardzē nevar iestāties laika trūkuma, veselības vai vecuma ierobežojuma dēļ. No acīm redzot, ir jābūt valstī sakārtotai likumdošanai, lai varētu tos medniekus, kuri ir lojāli, kuri jau ir iepriekš iesaistījušies apmācībās šīs kopējās, kaut arī viņi nav zemesargi, zem attiecīgi, kā saka, ekipētas ar attiecīgām, šīm atšķirības zīmēm, iekļaut vai nu zemesardzes vai bruņoto spēku sastāvā. Mums ir dots starta sākums, un šai kārtībai nav jānāk no kaut kādas Briseles vai no kaut kādiem ministrijas augstākajiem kabinetiem, tam jānāk ir no iedzīvotājiem, no cilvēkiem, no tiem, kuriem šī drošība, kuri bauda šo drošību. Un es domāju, ka tas ir vispareizākais veids, kad mēs ar savu iniciatīvu nākam ar saviem priekšlikumiem. Tie priekšlikumi tiek pārbaudīti, izdiskutēti. Šobrīd Latvijā ir ap 22,000 mednieku, no kuriem daļa jau ir zemessardzē vai kādā no iekšlietu struktūrām. Ieva Benefelda, Peševits, Skrundas televīzija.